Latvijas valsts ir demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts. Mūsu tauta ir vienota garīgā celtne. Mēs varam prasīt, lai mazākuma tautībām un latviešiem būtu kāda kopēja saite un lai šī saite būtu latviešu valoda. Tā pagājušā gadsimtā uzsvēra Kārlis Skalbe. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā, taču 2012. gada 18. februārī Latvijā notiks tautas nobalsošana par Satversmes grozījumiem, kas paredz valsts valodas statusa piešķiršanu Krievu valodai. Lai Satversmes grozījumi stātos spēkā, tautas nobalsošanā par tiem ir jānobalso vismaz pusē no visiem Latvijas balstiesīgajiem iedzīvotājiem. Tas ir 771 350 pilsoņiem. Šodien raidījumā atspoguļosim, kāds ir Latvijas uzņēmējs skatījums uz notiekošo valstī šobrīd. Es nešķiroju Krievi, Baltkrievi, Lietuvieši vai kas. Es nekad neesmu dzīvē vērtējis cilvēku pēc nacionālās piederības. Es vērtēju vienmēr pēc tā, kāds ir cilvēks, pēc viņa darbiem, un pēc tā, kāds tu esi reāls, nevis pēc nacionālitātes, jo pēc manas pieredzes dzīvē man vislielākās nepatikšanas un vislielākās galvas sāpes ir bijuši tikai dēļ latviešiem. Man nav nekādas problēmas par valodu, ja? Man ir ļoti daudz draugu Krievu, biznesa partneri gan Latvijā, gan Krievijā, gan ārpus Latvijas robežām. Es brīvi runāju 4 valodās un man tās nav problēmas. Es esmu vienmēr uzskatījis, ka valodu zināšana tā ir bagātība, ko tu nevari zaudēt, ko tev neviens nekad nevar atņemt. Un arī savu biznesu, biznesā es esmu jau no 90. gadu sākuma, ja, ir pienācīgs laiks pagājis un pienācīga pieredze gūta, ja, un daudz, kur visi panākumi gūt, zinot tikai svešvalodas. Latvijas Republikas Satversmes pirmajos pantos ir teikts, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās sadala Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Vai ir pieļaujama iespēja, ka par otro valsts valodu atzītu Krievu valodu? Kas attiecās par šo divvalodības jautājumu, ko tagad ir pacēluši, ziniet, tā dardzās, ja? Mūsu skaidrojums ir viens, ka ne jau mēs tie, kas darbojamies, mums ir kaut kādas problēmas savā starpā, ja? Latviešiem un nelatviešiem, teiksim tā. Tas ir izveidojies 20 gadu laikā, kas tagad mums ir pēc Latvijas neatkarības, ja? Tas ir mūsu politiskās valdošās elites alkatības dēļ, ja? Jo nav jau lieta ne latviešos vai krievos. Attieksme jau kā pret suņiem, diemžēl, ir bijusi gan pret latviešiem, gan pret nelatviešiem. Vienkārši mēs, latvieši, esam tāda dīvaina tauta, varbūt. Mēs pat tā konkrēti izteikti kļuvuši esam pa mazohistiem. Mūsu vēlētāji lielākā daļa, ja? Jo mums vairāk sit, jo mēs ejam un tīksiminamies. Ja? Tāda, kā saka, sausmīgi ievērojam, kaut vai varētu teikt, baznīcas baušas. Ja tu dabūjam pa vienu vaigu, tad pagriez otru vaigu. Nu, mēs vēl latvieši vēl pietupstamies un pagriežam vēl to otru pusi, lai vēl tur var pārtrāpīt. Ja? Kur iet Latvija? Kā tiek risināti jautājumi, kas garantē stabilas neatkarīgas valsts attīstību ilgtermiņā? Kāda ir reālā situācija Latvijas valstī šodien uzņēmēju skatījumā? Kauns tomēr ir par to, ka tas, ko mūsu senči 700 gados ir izlolojuši pagājušā gadsimtā, izcīnījuši asinis liedam un sviedrus svīzdami un izveidojuši šo valsti, ja, ka mūsu valdošā politiskā elite ir nolaidusi visu līdz kliņķim. Ne tikai ekonomika, bet arī, kā saka, mūsu etnisko sadzīvi. Ja. Mēs esam nonākuši līdz etniskam konfliktam šodien. Ja. Es negribu aizstāvēt
nevienu pusi, ne otru, jo žēl, ka mums arī no latviešu puses vēl viena turpina cīnīties un aizstāvēt Kurzemes katlu, ja? Otriem nebeidzās nekādīgi tas 9. maija slavināšanas process, ja? Un, saprotiet, tā pāranalizējot, iznāk, ka mūsu valdošā elite visu laiku tīksminās par to, jo jau nekāda pasākuma netiek veikti, jo viņi sildu rokas, ja? Ja? Jo vairāk mēs naidojamies, it kā te ceļam to naidu pret latviešu valodu, pret krievu valodu, ja? Jo viņi mierīgāk var zakt. Paskatieties, ir pagājuši 20 gadus neatkarības. Ja? Tātad priecājās visi valūtas starptautiskais fonds, iet projām, ka Latvijai izrādās suverenitāte tiks atjaunot. Ja? Tātad tika ņemta un tā suverenitāte uzturēta par svešu naudu. Ja? Ja, 20 gadu pagājuši, mēs esam kaut kur 5,5 miljārdu naudas parādā. Ja? Nākošo gadu mums draud atkal pielikt nodokļus. 20 gadu nodokļi ir audzēti, un izrādās Latvijas valsts ir iegriežusies ar vien lielākos parādos. Ja? Tad kur ir jēga kaut kāda visai tai? Es vairs neredzu Latvijas valstī, ja šiem cilvēkiem jēgu, viņu atrašanās pie varas ir vienkārši noziegums, ja? Pret Latvijas valsti, pret Latvijas tautu, gan pret pamatnāciju, gan pret citautiešiem, kas šeit dzīvo. Tad pasakiet, kāda ir mūsu valsts? Kas te notiek vispār? Vai tā ir valsts? Jā, un tas ir tikai pie varas esošo partiju nopelns, ja? Jo viņi sevis viena otrā slavināšanā un apkarošanā, ja, viņa valsts vairs neinteresē. Viņa dzīvo citā pasaulē. Veiksmīga ekonomikas attīstība ir atkarīga lielā mērā no vietējo uzņēmēju potenciāla. Būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijas tirgū, bet arī plašāk. Vai Latvijas uzņēmēji jūt valsts atbalstu? Valsts, praktiski ekonomika, valsts īpašumi ir sadalīti partijām, politiskajām valdošajām partijām, kuras tur rīkojās kā savās dzimtmuižās. Ja? Mēs ļoti labi redzam, arī šodien nomainās valdība, nomainās partijas un tiek mainīti cilvēki. Ja? Tā tad atkal notiek maiņa, ja? Kadru maiņa, ja? Bet viss notiek pēc politiskās piederības. Ja tu esi partijā pareizajā pie mums Latvijā, tad tu vari kaut ko darīt biznesu, rīkoties citās sfērās. Ja tu neesi pareizajā partijā, tad tava taisnība var būt, cik tu gribi liela, viņiem visiem uzspļaut, visi ir kā ezis uz pretīm. Tas ir vienkārši drausmīgi to apzināties. Ja? Krievi to uzskata, ka saka, par to apvainojumu viņiem, bet tas pats jau ir arī mums latviešiem. Ja? Es kā latviešu uzņēmējs uzņemos to arī pateikt, ka tur mūsu vietējos uzņēmējs, vai tu esi krievs vai latviečs vai žīds, visus spiež nost, visus. Nezinu, kāpēc tāds naids ir pret vietēju uzņēmēju, jo tā nav pareiza attieksme pret savu uzņēmēju darbību. Un vispār uzņēmēju darbības likumdošanā mums ir naturāls bardaks. Ja? Naturāls bardaks, tāds pats, kāds viņš ir arī Saeimā. Ja? Vienīgais, kas viņus interesē, tā ir nauda. Ja? Nav jau māksla šodien stāstīt, ka tur ciparus un pieklājīgā tonītī tādā visu laiku māk cilvēkiem kompostrēt smadzenes, ir sevišķi tiem pensionāriem, ka viss ir labi, jums pensijas nenoņems un stāstīt, ja, kāda tur māksla. Ja, to naudu, kas pietrūkst, paņem no kreditoriem, ja, paņem aizņemās ārzemēs. Viss jau ir slepeni, to jau neviens nestāsta, ka ieķīlāti tiek valsts īpašumi, ja, un ne jau pa tām labākajām cenām. Ja. Šodien tā neatkarīgā suverenitāte atjaunojās. Ja. Bet es pastīšos, kā tā suverenitāte atjaunosies, ka vajadzēs tos kredītus sākt atdot. Ja? Ja, jo pa 20 gadiem mēs esam tikai ņēmuši. Ja Ulmanis savā laikā pie Latvijas atjaunots pacēla no krāsmatām, ja, visu šo valstu, un politiķiem nebija ko zakt, bija jārada kaut kas. Ja? Tad cik cilvēku bija 18. gadā iedzīvotāju Latvijā, cik bija 40. gadā, ja nemaldos, tuvu pie 3 miljoniem, ja? Tad šodien mēs neesam vairs 2 miljoni. Ja? Tad pasakieties, kā vārdā visa šī valsts eksistē, ja mēs kā nācija izmirstam
Un vēl mēs meklējam kašķi un citos vainu. Ja? Mēs kā nācija tiekam ne tikai izmirstam, mēs ar pašu tautiešu rokām, mūsu varas pārstāvu rokām tiek darīts viss, lai mēs izmirtu. Ja? Ja vecie izmirs un jaunie aizbrauks prom, kā anekdotē vienā tādā sarkastiskā. Tā tas arī notiek. Ja? Un te neviens nav vainīgs no malas. Ja? Visu laiku jau mums kaut kā latviešiem nepaveicis ar tiem politiķiem. Padomu laikā brauc uz Maskavu ielīst. Tagad mēs braucam uz Briseli un lidojam pāri okeānam, atkal kaut kur ielīst. Ja? Bet nav mums savas valstiskās programmas. Rodas jautājums, kā pareizi būtu jātulko tik lielā latvijas-krievalodīgo aktivitāti parakstu vākšanā par referenduma rīkošanu, lai krievu valoda kļūtu par Latvijas valsts otro valodu. Es neuzskatu, ka krievi tie, kas tur aizgājuši parakstīties, lielākā daļa ir pret latviešu valodu un par to krievu valodu. Tas ir vienkārši protests. Jā. Varbūt viņš ir nepareizā formā izteikts, jā, jo pamatā jau tas ir referendums par krievu valodu kā otru valodu, tas pamats. Jā. Bet mums jau tas vēlētājs un tas parakstītājs bieži vien tiek samuļķots. Man izbrīnu rada tas, jā, ka grupa ekstrēmisti, tādi provokātori, pat nepilsoņi Latvijā var tik brīvi rīkoties. Jā. Brīvi, ka brīvi var reklamēt nacionālu sociālismu idejas, tad man ir jautājums, kam vajadzīgi tādi dienesti, ja mēs nevaram valsts pamatvērtības aizstāvēt. Mēs tātad miljonus izmetīsim tāpēc, lai apmierinātu un ļautu apmierināt tieksmes kaut kādiem ekstrēmistiem, ja? Kas galīgi svešas idejas Latvijas tautai sludina gan krieviem, gan latviešiem, gan citiem. Tās idejas nav, jo tā jau ir. Viņi jau ekonomiski neko jaunu nepiedāvā. Neko viņi arī ekonomiski nepiedāvā. Vienīgais tas, ko viņi piedāvā, tas ir atkal taisīt etnisku konfliktu. Ja? Mani senči jau ir izcīnījuši šo valsti. Jau ir izcīnījuši, un likums ir pieņemts. Un prezidentam ir jābūt mugurkaulam un jāizdara to, ko viņš arī pateica. Latvija ir mūsu valsts, mūsu zeme. Kas ir Latvijas lielākās vērtības šodien? Ir tomēr mums Latvijas valstī, kā nacionālajā valstī, ko mūsu senči izcīnīja, tomēr ir savas, kā saka, pamatvērtības, pa kurām nebūtu jādiskutē. Tā ir latviešu valoda, tas ir mūsu karogs, tā ir mūsu himna un kaut kur brīvības piemeklēklis. Es nezinu, vai mēs esam gļēvi palikuši, ne mēs, bet tās instances, kurām to vajadzētu nodarboties, ja, ka mēs ļaujam pazemot sevi. Un tāpēc jau to latviešu valodu arī necienu, jo mēs latviešu, mūsu pašu latviešu iestādes, kam ar to būtu jānodarbojās, sēž bezdarbībā. Vai tā ir tāda politika, vai tas ir gļēvums, es nezinu. Man grūti šodien pateikt. Man liekas, ka tā ir kārtējā nodevība. Tiek nodota mūsu valsts. Kaut kam tiek gatavots, kaut kāds nepatīkams pārsteigums mēs tiekam gatavoti visu laiku. Ja? Bet tagad visas šīs ekonomiskās grūtības, kas mums būs jāpārvar, ja, tiek nogrūstas uz etnisko jautājumu risināšanu. Kāda būs nākotnes Latvija? Kāda tā būs pēc 5, 10 vai 30 gadiem? Šādi jautājumi kaut reiz noteikti ir iešaušies prātā ikvienam no mums. Lai arī cik atšķirīgi būtu mūsu viedokļi, Latvijas nākotni mēs veidojam kopā. Tādēļ mums ir jābūt vienotiem un ar stingru nostāju ikvienā jautājumā, kas izšķir Latvijas valsts nākotni.